un, lai iesildītu diskusiju, jūtos ļoti slikti stāvot jums visiem priekšā, stāvēšu labāk aiz mugurē. Jā, lai jūs jūtaties labi, es stāvēšu šeit, bet es būšu pirmā drosmīgā un uzdošu katram no jums. Varbūt jūs varētu padalīties, kā, tagad esmu iemācījusies no daudziem pieredzes stāstiem, kādu vienu atziņu jūs ņemsiet līdzi uz mājām. Varbūt sāksim ar tevi, Aija, un tad uz to pusi padalīsimies ar mikrofoniem. Jā, es ņemšu līdzi tādu drošības sajūtu, ka mums ir daudz atbalstošu plecu, kad ir daudz cilvēku, kuriem rūp tas pats, ko mēs darām, un ka kopā mēs tiešām varam iet uz priekšu. Es droši vien ņemšu līdzi šo spēju uzdrīkstēties un nenobīties no jauniem izaicinājumiem, jo savstarpēji sadarbojoties, viss ir iespējams. Visiem ir. Viss ir. Viss kārtībā. Droši vien tas, ko es paņemšu šodien no šodienas un līdzi arī turpmāk, jā, ir tikai jādara. Protams, ka mums ir daudz lietu, kas ir ikdienā, un es saprotu, gan skolotājiem, gan kultūras darbiniekiem visi ir nostrādājušies, un brīžiem liekas, ka tā darbam nav gala, bet ka ja mēs varam atrast to kopīgo punktu un saskaru, un ja ir atvērti pedagogi un atvērti rīkotāji, tad mēs varam kopā sniegt to lielāko labumu, jo viens pats nav karotājs. Arī mans atslēgas vārds būs kopā, droši, bez bailēm, uz priekšu. Es varu tikai turpināt. Mans vārds būs sadarbība, arī tieši tāpat drosme, nebaidīties no kļūdām, un varbūt, ka citreiz tas, kas liekas melns, nav nemaz tik melns, un varbūt arī otrādi. Un es ņemšu līdzi atziņu par refleksijas vērtību, jo mana pirmā reakcija, kad man skolsoma uzrunāja, bija, ko tad es? Jums īstenībā skolsoms, mums maz pieteikums, skolsomā pašlaik tikai 2, un man likās, ko tad es tur vispār varu pateikt, bet tagad, kad esmu šo darbu izdarījis, var teikt, ka ļoti vērtīgi, jo es jau to it kā zināju, ka katru reizi, kad nāks savu darbību izvērtēt, vienmēr rada arī jaunas idejas, jo mans lielākais iegums personīgi ir tā kapāšanās par savu pieredzi, lai izdomātu, ko tālāk darīt. Un tieši tādēļ es gribēju piebilst, klausoties, ko jūs sakāt, ka svarīgi ir ne tikai darīt, bet arī stāstīt par to, ko mēs katrs darām un ko mēs visi kopā darām. Paldies, un tagad es aicināšu, es iesēdīšos centrā. Un tagad droši uzdodiet jautājumus, kas jums ir pierakstīts. Redzēju, ka jūs rakstījāt ļoti cītīgi. Vai kādam ir kāds jautājums? Neskaidrība, pārdomas, idejas? Neviena. Jā. Jā, droši. Es droši vien tā kā Aijai vairāk un skolas somai. Kā jūs vērtējat to, ka nereti tādas situācijas, kā mēs piedāvājam, mēs no Latvijas okupācijas muzeja, mēs piedāvājam to norisi, bet mums jau nav nauda, mums skola neļauj, mums ir kopīgais pasākums skolā, un tur aiziet visas skolas somas nauda. Kā jūs vērtējat šādu situāciju? Ir 2 varianti. Dažos gadījumos mēs priecājamies, ja viņi ir paņēmuši kaut ko jēgpilnu un neizniekojas sīkumos un tādās mazāk vērtīgās norisēs. Un ja tā izvēle ir bijusi tikai tādēļ, lai ievilktu ķeksi, ka visiem kaut kas ir bijis, tad mēs ļoti, ļoti bēdīgi par to esam. Atbilde laikam ir uz jautājumu, ko darīt, kas seko, laikam ir tikai viena. Mums ir ļoti intensīvi jāturpina darbs pie pedagogu tālāk izglītības. Un jāmāca plānošana un jēgpilna plānošana, un tāpat nebaidīšanās un dažādības ieviešana, jo šobrīd situācija ir tāda, arī kāds no kolēģiem teica, mums tas neinteresē. Mums piezvana viens novads un saka, viss mums iet labi, bet vienas skolas, viena klase pateica, ka viņiem to nevajag. Uz ko es jautāju, bet vai šo skolēnu vecāki zina, ka skolotāji ir atteikušies no valsts garantēta finansējuma viņu bērniem kultūras iepazīšanai? Kurš tad jautās, kurš tad teiks?
Ir arī, diemžēl, daži gadījumi, kad skolas līmenī vairāk aizpeld uz citām mācību jomām, mums kultūrai nav laika, bet tad, kad tie skolotāji tā īsti saprot, ko viņi var iegūt, tad jau viņi strādā. Tas, ko es varu teikt, atkal sadarbojamies, sazināmies un nebaidieties mums teikt konkrētas skolas, konkrētas vietas. Ja mēs nezinām, mēs nevaram palīdzēt. Ja mēs redzam, ka par kādu vietu ienāk daudz šādu signālu, mēs varam izdomāt, ko darīt. Jā. Paldies, ļoti labs piemērs, un jūs faktiski apstiprinājāt to manu domu par vecāku ļoti, ļoti lielo lomu šī visā spēlē. Bet, ja es drīkstu, Jā, es tajās kolēģu runās sadzirdēju vienu lietu par to jautājumu, kā sadzirdēt vienam otru. Un te jāatgriežas pie Aleksandra mīļākās tēmas kultūras norišu pieteikumi. Dažreiz viņš ir priecīgs, dažreiz viņš izmisumā plūt savus skaistos matus, un dažreiz viņš sauc pēc palīdzības, un tā mums visādi iet. Pirmais solis, kā mēs varam, kā jūs, kā kultūras norišu veidotāji un piedāvātāji, varat skolotājiem iekrist acīs ar precīzu un skaidru aprakstu programmas katalogā. Un tie apraksti pie mums nāk dažādi, nāk tādi ļoti romantiski, tā kā filmai kādai, ja? Un tad tur notika tas, un kas tur būs, jūs uzzināsiet. Skolotājs neko nevar saprast, kurā stundā ko plānot par šo te dramatisko situāciju. Tad nāk tādi apraksti, kuri detalizēti teikt, kā sadalīs grupās, un cik minūtes, kurai skries uz kuru pusi. Bet par ko būs stāsts, atkal īsti nav skaidrs. Es mazliet pārspīlēju, bet godīgi sakot, ja te būtu citādi, tad jūs redzētu, ka tā dzīves īstenība ir košāka par maniem stāstiem. Un tādēļ es jūs mudinu, tad, kad jūs veidosiet savus aprakstus, ja jūs pārskatīsiet tos, padomājiet, droši vien sākumā vislabāk ir uzrakstīts, par ko tad ir jūsu piedāvājums. Un te man patīk viens formulējums, ko mēs pirms pāris gadiem jau izdomājām. Kas ir tas, ko jūs gribat pateikt, vai kas ir tas, ko jūs nevarat nepateikt? Ja tā ir kaut kāda aktuāla tēma, kādēļ jūs par šo veidojat izrādi, kādēļ jūs koncertu programmu tādu liekat kopā vai muzejpedagoģisko nodarbību. Tad, protams, var īsti iezīmēt metodas, jo tas ir jāsaprot, vai tā ir vienkārši skatīšanās, klausīšanās, vai tur būs kaut kāda darbība, bet tas ir jau tikai otrais līmenis. Pievienojiet atsauksmes, ja tās ir vēl jau vairāk, ja tās ir publicētas, ja tās ir profesionāļi recenzijas vai apskati vai kaut kas tāds. Tas viss palīdz ieraudzīt jūsu piedāvājumu, visu to gandrīz 1000 no piedāvājumu kontekstā. Un vēl mēs veidojam dažādas izlases, atcerieties arī par to, un arī izlasē mēs varam ielikt jūsu piedāvājumu tikai tad, ja tur ir samērā skaidri pateikts, šis mums derēs tādai tēmai, šis derēs tādai tēmai, tas vēl kādai citai tēmai. Jā. Jā. Tā kā es arī esmu darbojusies skolas somā
gan kā koordinators no iestādes, gan arī kā mākslinieks. Vai nākotnē plānots varbūt tās veidot tādu specializētu skolas somu piedāvājumu mūsu skolotājiem un skoloniem, kuriem ir kādas, es teikšu tādas specifiskas problēmas grupām, kas nāk iespējams no netik sociāli labvēlīgiem apstākļiem vai kaut kādi nepieciešamība iekļaut un veicināt piekļūstamību kultūrai. Jo man ir bijis vairāk kārtīgi tādi jautājumi no skolotāju puses, vai jūs varat mums kaut ko piedāvāt klases saliedēšanai. Mums ir dažādi bērni, mums ir bērni ar problēmām, mums vajag kaut ko tādu īpašu. Vai arī, piemēram, ko jūs varētu ieteikt, ja jūs bērni nesatiek, vai mums ir bērni ar kaut kādām funkcionāliem traucējumiem. Varbūt tās varētu izveidot tādu, tā kā apakšprogrammu būtu speciāli atlasītas skolas programmas tēmas, kur būtu iesaistīti arī psihologi vai speciālisti un kaut ko tādu veidot. Jo bieži vien tā skolas somija tiek arī izmantota kā līdzeklis, lai iespējams strādāt ar visam kaut kādiem citiem jautājumiem no skolas puses. Paldies, labs jautājums. Varētu ļoti ilgi runāt, bet es jums to aiztaupīšu nākošai tikšanās reizei. Jā, tieši tā tas arī ir, ka aizvien vairāk pasaulē runā par to, ka kultūra dziedē un kultūra ārstē un kultūra iedvesmo un saliedē, un tieši tas viss, ko jūs teicāt. Bet atkal centrā ir kultūras notikums. Saliedēšanas pasākums, kur mēs visi kaut kur rāpjamies, būvējam torņus vai daram kaut ko citu, ir brīnišķīga lieta, bet tas nav kultūras notikums. Kopīgi noskatīties kādu izrādi vai pieredzēt kādu citu kultūras norisi, kopīgi visiem, un pēc tam mierīgi to pārunāt, ir ļoti laba saliedēšanās, un mums ir tādi piemēri, un varbūt arī kādam no jums klātesošiem ir bijuši piemēri, ka tie skolotāji pēc tam ir paši pārsteigti, kā bērni atveras, un kā viņi spēj ieraudzīt sevi tajos tēlos, vai tā būtu filma, vai teātra izrāde, vai kāda cita forma. Un tā jau ir tā saliedēšanās, ka es tev labāk iepazīstu, un mēs varbūt pirmoreiz aprunājamies, un vēl kaut kas. Es sapratu jūsu domu par pieejamību un par tādām īpašām vajadzībām. Mēs jau šobrīd veidojam izlases, kas ir ar mazāku latviešu valodas prasmju līmeni, vai domājam veidot arī pa vecuma grupām, tieši domājot par pirmskolas vecumu bērniem. Bet tas primārais laikam būs kultūras norise, un tad mēs domāsim, kurā kastītē viņu likt un kā labāk nokomunicēt. Bet mēs ļoti gribētu palīgus sev šajā darbiņā. Tā ka jautājums atgriežas pie jums, vai mēs sadarbosimies. Paldies. Vai ir vēl kāds jautājums no zāles? Labi, tad man ir sagatavots pēdējais jautājums, jo mums arī būtu šodien jāfinišē. Un tad es gribētu sāksim šoreiz no tā gala arī katram no jums iesaistītiem šodien uzdot tādu jautājumu. Kā jūs redzat, kādu jūs vēlētos redzēt šo kultūras un mākslas piedāvājumu tādu 5 līdz 10 gadu turpmākā perspektīvā uz priekšu raugoties? Kas ir tās būtiskākās lietas, ko nepieciešams pilnveidot vai attīstīt? Jā, padalīsimies, būsim draudzīgi. Tagad tāda ātra atbilde, es nevaru ļoti kvalitīvi spriest, bet vienkārši daudzveidīgu, lai katram tajā ir ko saskatīt. Jo, es tiešām pilnīgi piekrītu, ka ir jādod vieta vienkārši domāt pēc norises. Jo norises vienmēr ir intensīvas teātra izrādes, bet arī jebkura ieiešana svešā vietā prasa arī no pieauguša cilvēka diezgan lielus resursus, un vienkārši ir jādod laiks būt tajā situācijā un domāt pēc tam. Tāpēc es vienkārši sagaidu pietiekami lielu daudzveidību tajā norišu piedāvājumā. Un pārskatāmība, lai mūs tieši ir. Labi. Es varu tikai turpināt, un, protams, man liekas, ka te arī mums izskanēja, ka arī tā ir tāda liela vieta atbalstīt māksliniekus, dažādu veidu profesionāļus, ko arī mēs ceram arī turpmāk to redzēt skolas somas programmās, jo tā ir iespēja atbalstīt šos radošos cilvēkus, kā arī jauniešiem, bērniem, jauniešiem, skolēniem šo te piedāvājumu arī izmantot.
daudzveidīgu. Es arī varu paturpināt par daudzveidību, tā jau arī šobrīd ir, bet arī mums kā kultūras baudītājiem, skolēniem, skolotājiem, vecākiem, visiem kopā būt atvērtiem tam, ko mums piedāvā, nevis tiešām uzsēsties tikai uz teātri, bet baudīt un ņemt pretī visu, ko mums sniedz un paplašināt to savu redzesloku. Man nevajadzēs mikrofonu. Turpinām. Nu, droši vien manā pusē ir tas, ka man gribētos redzēt, ka pēc tiem 5 gadiem mēs kā kultūras veidotāji sacenšamies ar labāko piedāvājumu un skatāmies uz šo programmu pēc tās kvalitātes, un mēs cenšamies uz to sniegt to labāko, nevis tikai, es negribētu teikt, bet dažkārt arī šeit sarunā šodien izskanēja bieži vien patērētājs. Man šis vārds ļoti nepatīk, tāpēc, ka mēs nepatērējam kultūru, viņi nevar izēst un viņi nebeigsies. Tas ir tāds process, kurā mēs visi esam iesaistīti. Līdz ar to es ceru, ka pēc 5 gadiem mēs visi būsim piedzīvotāji, ka mēs visi būsim pieredzētāji un nevis tikai patērētāji. Man gribētos noteikti uzsvērt to augstvērtīgas kvalitātes kultūras piedāvājumu, vienalga kādā kultūras vai mākslas jomā tas būtu, jo, manuprāt, bērniem un jauniešiem ir jārāda tas labākais, tas kvalitatīvākais, tas profesionālākais un visādos citos mēros augstvērtīgākais, jo galu galā, lai ieinteresētu cilvēku, noteikti ir jāsāk ar kaut ko labāko, lai tad pēc tam, kad šis bērns, šis cilvēks pieaug, lai viņam būtu no kā izvēlēties, lai viņš varētu varbūt šo daudzveidīgo piedāvājumu vēlāk atlasīt un pielāgot savām interesēm. Un es domāju, jo vairāk daudzveidīgas lietas un kvalitatīvas lietas bērns redz, jo lielāka būs iespēja, ka viņš būs šis nākotnes kultūras vai vienalga kādu citu procesu baudītājs. Jo būtībā mēs jau esam tie cilvēki, kas viņus ieved šajā pasaulē, un noteikti, ka mūsu tas uzdevums būtu, lai viņi tur atgriežas arī tad, kad viņi jau ir pieauguši. Un es iedomājos, ka es ieslēdzu televīziju, un tur katru vakaru kultūras ziņās ir rubrika kultūras skolās un skolēniem. Un vēl, ka mēs runājam par kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras piedāvājumu bērnu un jauniešu auditorijai, un Latvijas skolas soma ir tikai viens no instrumentiem, kā pie šīs kultūras tikt. Jā. Tagad ir 7 gadus, cik skolas soma darbojas, un pēc 5 gadiem būs 12 gadi, būs pirmie bērni, kas 1. klasē būs sākuši ar skolas somu, tad varētu novēlēt, lai pēc 5 gadiem būtu pirmie režisori, muzeja pedagogi, mākslinieki, kas dos savu piedāvājumu nākotnes skolas somā. Jā, man liekas, tas ir ļoti fantastisks novēlējums, bet mūsu laiks šodien ir iztecējis. Un, ja man pašai būtu jāatbild šo jautājumu, es laikam vēlētos, lai Latvijā nebūtu neviens cilvēks, kurš justos nērti, baudīt kultūru vai atrasties kultūrā, jo gan runājot ar skolēniem, es esmu jutusi šādu sajūtu, gan arī pati atrodoties šajā vidē, neskatoties to, kad es darbojos tur, ka man liekas, ka mums ir jānāk savstarpēji pretī un jāveido šī saruna. Un paldies visiem runātājiem šodien. Man liekas, mēs ieguvām ļoti vērtīgu pieredzi no jūsu pieredzes. Un paldies arī visiem tiešraides skatītājiem, kā arī teātrim un tiešraides nodrošinātājiem No Limits, īpaši Mārtiņam Zvirgznam un, protams, Edgaram Kreišmanim ar komandu par brokastīm un pusdienām. Es domāju, mēs visi varam pievienoties šeit. Jā, aplausi, tieši tā. Un, protams, arī Latvijas Republikas kultūras ministrijai, Valsts kultūra kapitāla fondam, Latvijas Nacionālajam kultūras centram un visiem tiem, kas raksta, stāsta un iestājas par programmu, jo ir saskatījuši tās vērtības mūsu sabiedrības šodienas un nākotnes kontekstā. Uz tikšanos kultūras un mākslas notikumos. Paldies!